Un romāns būs par dzīvību, par piedzimšanas brīdi un par dzīvību. Un tāpēc arī par dažādām piedzimšanas formām, par dažādiem veidiem, kā cilvēks ienāk šajā pasaulē. Mūsu kultūrā diezgan šīs formas ir pazīstamas, jūs, domāju, atpazīsiet to uzreiz. Un šis ir pats romāna sākums, pat pirmā daļa, ko es lasīšu. Tātad sarkanie bērni. Viņu atnesa putns. Stārķis, lidojot pāri mājai, iemet viņu Dēlijai klēpī. Viņa bija piemigusi atzveltnes krēslā uz karstā kūpošā lieveņa priekšpusdienas spēlmē, un viņa to nemaz nepamanīja. Bērns gulēja klusi, pusistinies no sadzeltējušā auta, kurā to Stārķis bija nesis knābī. Tad karstuma un Dēlijas klēpa siltā tvana pamodināts iepīkstējās, atvēra mutīti un brēc. Dēlija uzmodās no izbīra. Viņai šķita, ka viņa noredz sapnī ainu, kur Stārķis lidodams pār sakarsuši debesis pārlēš 3 lokas pār viņas mājas jumtu, tad iesviež viņai klēpī Vanskaru, kas apdzīvojas, sāk bļaut un sauc viņu par māti. Un iesākumā itin kā sapnī viņa saņēma sainavās, plaukstās no apakšas, kā smelta ūdeņi no dzitras un ledainas akts, ūdeni, kas ir kā sudrabs vai pususi alva dienas vidus karstumā. Dēlijai bija jau pie 40. Visu dzīvi, ko viņa atceras un ko ir vērts saukt par dzīvi, viņa bija dzīvojusi līdzās Ivanam. Ivans bija virs 2 metriem, kalsns, platiem pleciem, lauka darbos iedis brūns kā žāvēta daktela, vienmēr baltā kreklā ar atrotītām piedruknēm, lai tās netraucēja rokām darbā. Viņa rokas bija it kā pašas par sevi, tās tikai darīja, bet ķermenis bija ārpus to darbu un prātu. Prātā Ivans domāja dažādas domas, perēja tās kā mazputniņu molas, ja nu izperēja kādu mazulu ko Dēliju, un arī viņš visu dzīvi gaida. Viņa apprecējās, kad bija vēl jauna. Ivans brīnījās, kā skaistā zīdam vai pergamentam līdzīgā Dēlija var ar viņu sajieties. Viņš bija tik liels kā milzis, un cilvēki vienmēr uz viņu skatījās kā uz dievu kļūdu. Ļauži runāja aiz muguras, ka viņš ir neglīts, mati savēlušies līdzi ar bārdu dzeltenā pakulā, kā tāds sods, kas piemeklēs viņu māti. Tā noteikti bijis derībā ar sātanu, nelabēm kalpojas gultā, bet Ivana māte viņu mīlēja, kārtīgi ēdināja, lai aug liels stiprinieks, un tāds viņš arī izauga. Viņa pati brīnījās, cik liels viņš padavies, un sirds viņai drebēja mazliet, ka nebūs neviens skaistos, kas viņu precēs tādu neprastu dievu radību. Bet varbūt vistuvāk dievam no viņiem visiem viņa galva it kā ieteicās mākoņos, cik garš viņš visiem likās no apakšas. Bet Dēlija to mīlēja. Ivans sākumā to nemīlēja, vai viņam tā likās. Viņam bija bāles to meiteni salauzt, saspiest, darīt nelaimīgi. Taču Dēlija bija tik māja pret viņu kā skujens pagainī, kurā likdoja mazie čivinātāji, dienās tauriņi, naktīs nakts tauriņi, kalmenes apakšā kūrņi, augšā zelta un purpura debes. Un viņš to apprecēja. Ilgi Dēlijai bija jāgaida, bet viņš to apprecēja, dāvādams savu milzīgo sirds muskuli, pat sirds viņam likās neglītāk kā citiem. Liels, tiegrains, zils ārta konvulsiju, brīžiem pat neritmiska. Un Dēlija to pieņēma kā dievu dāvanu. Viņa bija tik skaista, varēja apprecēt jebkuru. Nebija tā, ka nebūtu citu gribētāju. Bagātais huligāns Rošpēters, kas solīja viņu padarīt par rozi savā zelta un dimanta dārzā. Galdnieks Juksts, kas teicās viņu padarīt par savu trauslu, slīdīgu skaida viņa mežbrastajā koka seržu darbnīcā. Vetāras Drīza, kas zvērēja viņu mīlēt kā savus slimos lopus. Un vēl daudz citu. Dēlija bija dzimusi no jūlija un rases slaika, smaržīga un mirdzīga kā naktsviolas drīksni. Viņa bija tik skaista un ļauži uzteica tās tikumu, ka viņai itin kā pietrūka kādu neglītumu. Un Ivans to sniedz viņai, pats nezinot. Dēlijas skaistums izlīdzināja Ivana neglītumu. Ivana kroplais skats, Dēlijas piemīlību no dievišķa uz zemes skaistumu. Dēlija un Ivans bija jauni, kad precējās. Kāzās sabrauc viss ciems ar zirgu pajūgiem, akordeoniem, portēlīšiem, mājas tortēm, mirtēm un mējām. Dēlija bija balta kā sniega, tautumēta, mirdzoša kā komēta, kas skrien pretī zemē to aplēmot, velkoties sevis garu baltu šlepi kā sniega sev, kā paklē, kā komēta sāst. Ivans baltajā kreklā un malnijā uzvalkā uz savu lielā augumu bija kā Stārķis garām kājām, ikreiz pieliekdamiem Dēlijai pie mutes pēc skūpsta, kad kāznieks sauca rūkts. Viss bija sauts.
Rūgtums nāca vēlāk, kad viņi 2 dienas bija nosveitījuši savu likteņu sasiešanu vienotā neatsienamā mezglā un sāk gaidīt bērniņu, bet bērniņš nenāca. Nebija vēl laiks, teica Dēlī, mierīgi dzīvodam, apmīļojot savu Ivanu, rītos vārot putru pie vissiltākā pavarda pasaulē, salijot to pulpošu šķīvjos, sēdot pie galda kopā ar Ivanu pie rūgtas kafijas un saules dzīves, ēdot putru un acīm ēdot saldi, kas staroja no Ivana viņa dzīvē. Pusdienās nesot bērnu sulas Ivanam uz tīrumu, kuras guldzot pazud viņa rīklē kā akā, no bērnu sulām viņam tas spēks kā kokam. Vakaros pēc lopu apkopšanas nomazgāšanās mīkstā lietas ūdenī, nakts tāļiņu uzvilkušai Dēlī savu kopā ar Ivanu viņa balti un tīri saklētajā gultā, bet bērniņš nenāca. Viņi dzīvoja viegli. Tikai Ivana galvā sāk rasties smagas domas, kā strausa olas, ko viņš perēja savā prātā. Tā ir viņa vaina, ka Dēlī netop grūta. Viņš ir tik liels, droši vien no sāta un nevis no Dieva, bet pipelīti tik mazi tukši nekrājas tajā bērniņa šūnas. Bet Dēlī bija cēlāka. Viņa nepārmet neko Ivanam, tikai savu tukšziedu likteni un dzīvoja tik tālāk, vieglītē un gaisīgi. Viņai bija Ivans, ko mīlēt. Tā viņa nodzīvoja gadkārts apmetušas vienu lielu loku, bet viss bija tik skaisti, tik labi. Dēlī audzēja dārzu, viskaistāko, vissmaržīgāko pasaulē. Ivanam arī patika tur būt. No Dēlīs viņš bija iemācījies novērtēt skaistumu. Viņa pati bija skaistums, un viņš viņu novērtēja un iemācījās novērtēt visu citu, kas bija skaisti. Viņa bija tik jauna, tikko uziedējusi, ka grūti viņa bija atšķirt no smaržīgas sniegbalta vai aveņas ārta puiņas ziedu, no baltām zvaigznēm un rasas piebirušā šleja, no rūgtās olceltinās samtenes, gari izstiepušās zilās amta krāsas tupulīs, no karaliskās un cietās cīnīs, no smaržojošās un cēlās lielīs. Vajadzēja tikai apateksnēt šo ziedu. Un tad 2. gadā Dēlī aizmetās dīks. Viņi dzīvoja vieglītēm tālāk, tikai priecājās daudz vairāk. Abas maidīja viens otru redzot, Ivans glāstīja viņas pēderi un lūdz Dievu, ka mazais nebūtu padvies viņa augumā. Tas tomēr bija grūti tā dzīvot vienam pavisam citādam, ko cilvēku uzlūko ar izbrīnu, riebumu vai žēlumu. Ivans sāka taist no viskaistākās un zaļākās eglis šūpulī. Dēlī šūpināt paladziņus. Viņi turēja sevi tīru, lūdzu spēku no dabas. Katru vakaru viņi mazgāja un peldināja savu miesu ezerā. Ivans plūst tai ūdensros, kas smaržoja pēc kalnu sergas, pēc jāņogu uzpūtiņa, pēc cilvēka sirds. Tad viņi gāja mājās, viņi nesa pār elpo no ūdensrožu stiebrus, tad iepeldinājās tos piemājas lietus ūdens mucā, kur tie ik vakaru aizvērās un 2. rītā vairs neatklāka, palikdam par cietiem un stūrainiem pumpuriem, kas līgojās uz ūdens. Bet 2. vakarā Ivans dabūja atkal jaunus ziedus, visas ezera ūdensrozes Dēlijai. Naktī viņi saudās kopā, bet no rīta Ivans nesamanīdams mazo asins ziedus palika izkāp no gultas, priecīgs un laimīgs skūpstīt Dēlī. Dēlī skūpstīja viņu pretī, zieds ziedējus palika, ko tur vairs padarīs. Nāks cits zieds, šis noziedējis, un viņi priecājās, ka Ivans zied viņai blakus. Viņi brauca ciemos pie Ivana tēva un mātes. Ivans bija nodomājis lūgt padomu mātei vai tēvam. Viņš vēl nebija ticis gudrāks, kurš varēs palīdzēt, varbūt abi. Pa ceļam visas pļavas bija pilnas stārķu, Dēlī tik skaitīja 13, nākamajā pļavā 8, tad 17, 21. Tā bija zīme, ka Dievs sūtīs putnu ar dāvanu tieši viņai. Viņai jau kādu laiku likās, ka ir grūti, un tad viņa to pa ceļam pateica Ivanam, un viņš apstādināja braukt no izlats laukā, paņēma Dēlī uz rokām un apvirpļoja pa pļavu. Stārķi noskatījās vien. Nobraukuši pie Ivana vecākiem, viņi izstāstīja vēsti, un vecais Jūlijs un Rasa priecājās pie īstam. Tāpēc arī Ivans mātei un tēvam neko nejautāja par bērnu radīšanu un saņemšanu. Viņi padzīvoja dažas dienas pie sencīšiem. Ivana māte gāja pirtī ar Dēlī un stāstīja viņai par mazā Ivana piedzimšanu. Šajā pat pirtiņā viņš piedzima. Viņš bija tik mazs un krokains, ādiņu negluda un brāts kā nelabais. Tad mēs to satinām siltā linu vielīti un pie pulku klāt, tad jau bija miers. Ēda viņš dūšīgi, tāpēc arī tik dūšīgs izauga. Man jau bija bailes, ka pārāk ražāns viņš man, ka neviena sieva tādu negribēs, bet Dieviņš viņam bija lēmis tevi Dēlī. Kad nāks tuvāk tas dzemdināmais laiks, varbūt jūs atbrauksiet pie mums padzīvot. Es tev, meitiņ, varēšu būt palīgs. Nekas viegls jau tas nav. Šajā pat pirtiņā varēsim mazo sagaidīt. Es ceru, ka tas būs puika, būs tev palīgs darbos un dzimtas turpinātājs. Dēlīt nosolījās atbraukt, kad laiks būs klāt. Tā viņa pēc pāris dienām atvedījās no sencīšiem,
paņēma ciema kukuļus un aizbrauca, un nerādījās vairākus gadus. It kā būtu kauns, tā kā neērti. Delijai bija grūti vecākiem skracīties acīs, kas tā par sievu, kas nevar izdzemdēt bērnu, kaut vienu vienību. Bet to viņi nekad nebija pārunājuši ar Ivanu. Katrs tik savā galvā domāja, un ja neteica skaļi, tad it kā padarīja to par nēsošu, un turpināja tik dzīvot nost, viegli kā pirmīt. Kaut dažreiz Delijai likās, ka purvs ienāca pagalmā, smaržīgs, sulīgs purvs, pilns ar baltiem cūkaušiem, skaists, dzīvs purvs, bet nāvi tas slēp savā rāvā, kas itin kā vēl Deliju iekšā, bet Ivans to neatdod un pareizi dara. Bet Ivans, mežā gāžot kokus, to pievēnots, guļ saspiedz zem koka. Vakarā, kad viņš nektārnāk mājās, Delija jau ielīdz gultā nevar aizmigt. Lec no tās ārā ņem suni un uz mežu prom. Labi, ka sēkots viņu līdz, ko ik pa gabaliņam uzlidzina izejot vietas, kur Ivans strādā. Tad mazās gaismiņās vēl var kaut ko redzēt. Un suns sāk riet, uzgājis Ivanu. Delija piesteidz klāt. Viņš ir iemidzis no bezspēka un bezcerības. Delija domā, ka mirs un sāk gaudot. Ivans atver acis. Tā viņa abi ar suni mēģina šo izvilkt ārā. Suns saklos Ivanam kāju, raudams to aiz biksēm. Delija stum un velk lielo koku, bet tas nekustina no vietas. Ja viņā tagad būtu aizmetis, tas no milzīgās piepūles būtu izsprādzis ārā kā petardi, bet viņa ir tukša.